Mēs esam 18 gadus strādājuši kopā ar mūsu sadarbību ar Pareks banku, un ļoti veiksmīga sadarbība bija. Bet es domāju, ka pēdējo pāris gadu tomēr tā negatīvā aura, kas bija ap šo nosaukumu, man vedina uz domu, ka jaunai bankai būtu jābūt jaunam nosaukumam. Ja skatāmies uz to pagātni, tad, man liekas, bija gan mums tāda Latvijas Tautas banka un bija Baltijas banka. Skanīgi nosaukumi visādā ziņā, bet viss viņas ir aizgājušas pa skuju taku. Jābūt ir jaunam nosaukumam, un ja šobrīd vēl bankā ir valsts kapitāls iekšā, tad es domāju, ka tam nosaukumam vajadzētu būt latviskam. Ja cilvēkam piedzimst bērns, tad viņam liek parasti vārdu jaunu. Un ja tā ir banka, un viņi kaut kādā veidā pārveidojas, droši vien saucam savādāk. Galvenais, lai nebūtu auseklītes. Viņš nevar būt Pareks 1 vai Pareks 2, vai Pareks Prim, vai Pareks Delta. Ir ļoti grūti šobrīd cilvēkiem likt uzticēties. Vai vairāk ieguldīt naudu, vai kaut kādā veidā tur taupīt un krāt. Līdz ar to tam vārdam vajadzētu kaut kādā veidā to uzticību. Es nezinu kā. Tā ir plašāk lieta, tā ir komunikācija. Ar vārdu vien nepietiks. Ja tiešām banka grib darīt kaut ko jaunu un darīt savādāk, tad parasti palīdz tad, ja nomainās arī vārds. Jo tad cilvēkiem, kas ir ap tiem, gan klientiem, gan darbiniekiem, mainās tāda attieksme. Man liekas, ka vārds ir ļoti svarīgs, bet pats svarīgākais ir tas tēls, kas ir ap vārdu. Jo, kā mēs zinām, dažādās valodās viens un tas vārds var skanēt vienādi, bet nozīmē pavisam kaut ko citu. Līdz ar to pats būtiskākais ir tēls, kas saistās ar to vārdu. Tā kā tā ir valsts banka pašreiz, tad droši vien latviskam vārdam. Bet arī pašā laikā, tā kā es sapratu, ka banka grib fokusēties uz Baltijas tirgu un iespējams pēc tam arī uz citiem pārējiem, tad viņam jābūt labskanīgam arī visās citās valodās. Es domāju, ka vārdam ir liela nozīme, bet vēl lielāka nozīme, protams, ir pašam produktam un tam zīmola vērtībām ārpus nosaukuma. Jo nosaukums, vārds, jā. Tātad zīmola vārds nav tikai kā tas skan, kā tas izskatās, bet arī kā tas iedzīvojas tomēr sabiedrībā, kas asociējās ar šo vārdu cilvēkiem. Latvijā retā banka nav mainījusi nosaukumu pēdējo, 10-15 gadu laikā. Tā, ka es domāju, nosaukuma maiņa tas ir ļoti normāls process. Vai tas ir vajadzīgs šī konkrētajā gadījumā, man grūti teikt, bet principā es tur neredzu vispār nekādu problēmu. Un pēc 5 gadiem, ticiet, man daudz varbūt pat neatcerēsies, kad šī ir tā banka, kur agrāk ir daļa no šīs bankas, jā, kas agrāk sauksies savādāk.